Viens visiem! Šovakar īpaša saruna ar Ievu Brīdeku par to, kāpēc tieši Montessori. Un aicinām Ievu studijā. Tūlīt arī Ieva pievienosies. Nu, re, čau, Ieva! Tā. Sveiki! Pagriezies kamerā. Jā. Čau, Ieva! Liels paldies tev par atsaucību, ka piekriti sarunai. Un tad, lai mums visiem brīnišķīgs laiks kopā, man liekas, ka ļoti daudzi ir dziesmu un deju svētkos, bet mēs esam šeit, un paldies arī visiem tiem, kas mums pievienosies un arī paklausīsies mūsu sarunu par to, kāpēc tad tieši Montessori pedagoģija un kas Ievu šajā pedagoģijā īpaši uzrunā. Un kas ir interesanti, Ievai būs savs stāsts, kā tam mūsu ceļi krustojās. Bet mums ar Ievu ir daudz kas kopīgs. Mums ir daudz bērnu ģimenes, mums ir mājdzemdību, mājmācību pieredzes, mums patīk Montessori, mums patīk rūpēties par māju, neizmantojot ķīmiju, dažādas ķīmijas. Un, zin, kas vēl mums ir kopīgs, arī viss kaut kādas plānošanas. Bet man tas tā neizdodas tā kā tev organizēt visu, bet man tas sirdī ļoti mīļš, vienkārši tā dzīve ir tik ātra, ka es nespēju tikt ar saviem plāniem līdzi. Bet, Ieva, pastāsti manai auditorijai kaut ko par sevi, kas tu esi, ko tu dari, kāda ir tava ikdiena, iepazīstini ar sevi. Kad tu tā stāsti, cik daudz mums kopīgs, tiešām liekas, tik šausmīgi daudz. Nebija pat tā aizdomāsies par to. Jā, par mani nedaudz. Man sauc Ieva, kā jau pieminēju. Es esmu 3 bērnu māmiņa, man ir 3 meitiņas, un ikdienā es esmu vienkārši mājsaimniece. Jau pēc 2017. gada tā man sanāca, ka veselības dēļ man nācās pamest savus veterināru medicīnas studijas un palikt kopā ar bērniņiem mājās. Bet tas bija, es domāju, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek, un esmu ļoti, ļoti priecīga, ka man, teiksim, liktenis atveda mani šeit. Un tad šobrīd es cenšos paralēli vienkārši māmošanu vai attīstīt kaut kādas savas lietas, kas šobrīd ir palīdzēt māmiņām un viņu partneriem vai atbalsta personām sagatavoties dzemdībām. Un es to daru caur hipnodzemdību metodi. Es esmu hipnodzemdības skolotāja, un šobrīd arī ir pieejams mans hipnodzemdību kurs, kas gan norisinās klātienē, bet, es palīdzu māmiņām. Es gan esmu savu ceļu sākumā, bet, es ļoti cenšos, tā kā man ļoti patīk, man ļoti interesējusi vienmēr šī dzemniecības tēma, un tāpēc arī ir dzimuši bērniņi mājās, un ir tā medicīnas ievirze, tā teikt. Tā kā, jā. Bet pamatā sociālajos tīklos man satiek tātad 2 profilos, kas ir šeit radoties, tātad vispār hipnodzemdībām, bet ir arī mājoties, kur es stāstu atkal par, mājas uzkopšanu, bet vairāk šobrīd gan par ēdienreižu plānošanu, kas es redzu, un es dzirdu jūs, ka ir ļoti aktuāli tas, un es plānoju kaut kad arī izveidot kursu par ēdienreižu plānošanas sistēmu. Es tā palaižu to kaut kur, gan jau pie īstenosies. Un tas tā par mani īsumā. Paldies, Ieva! Un tiem, kas interesējās par dzemdību pieredzēm dažādām, noteikti aiziet uz Ievas Instagram kontu pēc mūsu sarunas, ja? Un paskatieties, Ievai tur ir dažādas dzemdību pieredzes, viņas pašas, ar kurām viņi dalās. Tā kā var noteikti iepazīties, man arī bija interesanti lasīt, klausīties. Bet par Montessori runājot, Ieva, pastāsti, kad tad tu tā kā pirmo reizi par to Montessori dzirdēji? Kas tev tur tā ieinteresēja? Varbūt tev bija kaut kāds jau priekšstats, kas tā Montessori īsti ir. Kā tas viss tev sākās? Kāds bija tavs ceļš ar Montessori pedagoģiju? Ir tā, ka par Montessori es vienmēr esmu dzirdējusi, un tas, tā kā jau kopš man bija kādi 11 gadi, es noteikti atceros, kad es jau biju dzirdējusi par to, bet
Bet man prātā kaut kā, es nezinu kāpēc, bet bija radies iespējas, ka Montessori tas noteikti ir kaut kas ekskluzīvs, jo man asociējās visu laiku tas ar tādu, privātais bērnu dārs. Man ar to tas asociējās. Bet tā dziļāk es nekad nezināju, kas tas īsti ir vai kaut kā tā. Un tā mana tā personīgā interese Montessori parādījās brīdī, kad es sāku interesēties par mājmācību, kas bija tad, kad es palaidu savu pirmo meitiņu 3 gadu vecumā uz dārziņu. Mēs dabūjām, kā pienāca mūsu kārta, un 3 gados es viņu palaidu dārziņā, bet es jūtu savu sirsniņā, kad es tā kā negribu to. Un tad es sāku interesēties par mājmācību, un, protams, ka pirmais, kur mēs mūsdienās dodamies, ir Instagrams, un tad es redzēju vairākas mājmācības mammas, un pastiprināti lasīju un meklēju par to informāciju, un tā man ir sagadījās, kad es nokļuvu līdz kādam rakstam, es neatceros vairs pie kuras no mājmācību mamām, bet tur bija ieraksts par gada laiku apli, un kā tiek šie gada laiki, mēneši un vispār gadu mācīts Montessori pedagoģijā. Un tajā brīdī, kad man tā drusku smieklīgi atcerēties, bet tajā brīdī, kad es uztvēru to, ka tajā gada virtenē tā katra pērlīte, tā viena gada diena, man bija vienkārši, wow, kā var pasniegt kaut ko tādu tik interesantā veidā, jo man pašai, mana tā kā mācība, vienkārši, skolas pieredze un tā, man tiešām viņa asociējās, es teiktu, ļoti laba pieredze, bet asociējās ar tādu, zubrīšanos un tādu daudz iekalt no galvas un tā izpratne kaut kā it īpaši par matemātiku. Ja man vienmēr bijis grūti. Un tad, kad es sapratu, ka kaut ko tādu var pasniegt tik interesantā veidā, es sapratu, tas taču ir mans. Es gribu, kad maniem bērniem tur actiņas deg par tām zināšanām, ka viņi interesējas par to, kā kaut ko, interesējas par lietām, par dabu, un kad var to pasniegt tādā ļoti interesantā veidā. Tā kā, jā. Tas bija mans sākuma posms. Un klausies, tu uzreiz zināji, ka Marija Montessori ir sieviete, jo es, piemēram, domāju, ka Montessori ir vīrietis sākumā. Pirms es vispār... Es savā prātā īstenībā uzreiz iztēlojos viņu kā vecu sievieti, godīgi. Linda prasa, vai ieraksts tiks saglabāts? Jā, es darīšu visu to labāko, lai saglabātu ierakstu. Jā, redz, kā tātad Montessori tev pavērās kopā ar interesi par mājmācību, ka varētu. Un jāsaka, ka man ļoti līdzīgi, es arī gāju uz kursiem, jau zinādama, ka bērnus mācīsim mājās, un es tā kā liku cerības lielas, ka tās iegūtās zināšanas man noderēs, kuras pēc tam varēšu izmantot kopā ar bērniem. Tā kā mums tā, jā, ļoti, ļoti līdzīgi, ka man arī tātad mājmācība un Montessori gāja roku rokā. Un zini, tas, ko tu teici par to, ka Montessori viens no tādiem asociācijām ir, ka tā ir tā kā ekskluzivitāte, kaut kas tāds elitārs un dārgs. Un tad es arī klausītājiem gribu atgādināt, jā, tā varētu šķist, ka tie ir privāti dārziņi, lai arī ir arī valsts daži dārziņi, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos un pat skolas, kas ir balstīts Montessori principos, tā kā ir arī pašvaldības skolas un bērndārs. Protams, ka to nav daudz, bet es gribu atgādināt, ka tā ir tālajā 1907. gadā, kad Marija Montessori atvēra savu pirmo Montessori bērnu māju, tā bija tātad darba ļaužu rajonā uztaisīt, bērnu dārs, ar to mēs vislabāk saprotam, kas tas īsti ir tā Montessori bērnu māja, un tur nāca bērni no nebagātām ģimenēm. Tad vecāki no rīta līdz vakaram strādāja fabrikās, un tad tā doma bija tāda, lai tie bērni neizdemolē apkārtni, neizrausta puķis no dobēm un vispār nenodara kaitējumu tai videi, tad viņus vajadzētu visus savākt kopā, un lai kāds ar viņiem tur padarbojās. Un tad Marija Montessori tika izteikts šis te piedāvājums, un viņa pamēģinās tās savas idejas, kuras viņa pirms tam pielietoja ar bērniem, kuriem bija dažādi psihiskie traucējumi, tad viņa tās idejas un tos pieņēmumus ņēma un tagad lika lietā
ar bērniem, kuriem nav šādu izaicinājumu traucējumu. Un no reta kā tas viss sākās ar bērniem, ko mēs saukt, ka neprivileģēti, viņi nebija kaut kādi īpašāki, ja? Tā kā tā ir tā labā ziņa, ka tas Montessori der visiem, ja? ne tikai tiem, kuri var atļauties. Nu, lūk, tātad Montessori, un man te ir vēl jautājumi, ja? Sarakstīt, lai es nepalaižu garām. Bet jā, kas bija tas, kas tev piesaistīja pie tās Montessori pedagoģijas? Tad viens bija, tu minēji, ka varētu tā interesantāk, saistošāk pastāstīt kaut kādas lietas, likuma sakarības, kas ir dabā. Varbūt vēl kaut kas tev tā, likās, ka tas tā kā sasaucās ar to man iekšējo kaut kādā ziņā. Šķiet, kad jo vairāk es iepazinos ar to Montessori un redzēju tos materiālus, kādi ir pieejami, tad man vienkārši šķita tīri loģiski, ka es eju tajā virzienā, jo man tik tiešām likās tie materiāli tādi ģeniāli, jo viņos ir sava veida tāda vienkāršība, kas man arī manā dzīvē ir aktuāli. Es gribu, piemēram, arī tāpat laika plānošana. Es to daru, lai man ir vieglāk, lai man ir mazāk stresa un tā. Un kad es redzu, ka var pasniegt gan interesanti, gan savā ziņā vienkārši arī ļoti sarežģītas lietas, man tas liekas tāda baigā, tāds gandrīz vai brīnums, vai, es nezinu, es vienkārši, es caur to atklāju tādu mācīšanās brīnumu, ja tā varētu teikt, ka var visu tik interesanti un forši un tā. Man liekas, ka mans iekšējais bērns tajā brīdī ļoti priecājās par to, ka, es varēšu kaut ko paskatīties un tos materiālus un atsvaicināt savas zināšanas un tā kā izbaudīt pati arī, kā jau lielēsot to visu, vai ne? Jā, tā ir, kā tu saki, ka Montessori materiāli ir, kādreiz man pat liekas tik, viens materiāls ir vienai patiesībai, ko iemācīt bērnam. Ja? Kad mēs esam pieraduši, ka gribās, kad ir 3 in 1 vai 5 in 1, ka visu kaut ko mēs varētu ar to vienu. Ja? Bet ka ir tas princips, ka tā kā vienkārši tiek izolēta viena tā īpašība, viena tā lieta, ko mēs gribam, lai bērns iemācās. Tā kā tas ir tas īpašais. Un klausies, lasot un mācoties par Montessori pedagoģiju, tu noteikti esi dzirdējis par vairākiem pamatprincipiem, kas ir Montessori pedagoģijā, kas varbūt ir tie, kurus tu pielieto savā ikdienā visvairāk, kas tev nodara? Tāds, man liekas, tāds visvienkāršākais, kurš patiesībā, pēc mana redzējuma nevajag nemaz tur daudz naudu ieguldīt vai ko, kas ir sagatavota vide. To var arī, vienkārši ar to, kas tev jau ir, tu vari nodrošināt to sagatavoto vidi, lai tie materiāli, kas tev jau tavā vidē ir, būtu tā kā pieejami bērniem. Tas ir tāds ļoti liels, ko mēs savā dzīvē vēl joprojām patiesībā ieviešam. Man ļoti, ļoti patika tavu video par tieši ārdrēbes. Kā nodrošināt, ka tie mazie bērniņi tiek pie tām savām ārdrēbēm un tiek pie tām saviem apaviem un ir paši spējīgi visu tā kā apgūt, iemācīties ļoti ātri. Un tā iespaidā mēs ar vīru pilnībā pārformējam savu veco laiku kaut kādu tur skapi, kas mums ir mūžīgais, viņš tur stāv gaidinī. Vienkārši pārtaisījām bērniem pieejamu tādā veidā, ka mēs ierīkojām pakarināmos zemāk, tā, lai viņi var aizsniegt sānos. Pakaramais somai, pakaramais savam mētelim. Apavi mēs ierīkojām, uztaisījām tādus 2 plauktus zemu, lai bērniņš var gan paņemt savus apavus, bet viņš arī tur var apsēsties un uzvilkt savu apavu. Tā kā mums nestāv solis tur ārā, gaitinī nav solis, bet pašā skapī viņš var iekāpt iekšā un apģērbties, vai ne? Tā kā tas ir kaut kas tāds, ko, mēs arī turpinam ieviest. Pirms tu ej pie nākamā pamatprincipa kāda, es vēl gribēju paprasīt, mūs tagad klausās kāds,
Un liekas, rekā tur pārkārtojās priekšnamu, lai bērnam vieglāk tur pakarināt drēbes, uzvilkt apavus. Un viņš varbūt domā, what a big deal, tas ir tik īsts periods, es viņam tur varu pakarināt vai kā. Ko tu teiktu, ko tu esi novērojis savos bērnos, kopš jūs veicāt šīs te izmaiņas? Varbūt, ka tu redzi savos bērnos, viņos, pieaug patstāvība, neatkarība, varbūt viņi, pašapzinīgāki var sev palīdzēt. Kas ir tās lietas, ko tu esi novērojis savos bērnos? Pirmkārtām, jā, tā patstāvība viennozīmīgi, ka tas pavisam maziņais zina, kur ir viņa lieta, viņam vienmēr ir sava vieta, nav tā, ka tagad mamma, tētis apkraujās katru reizi, kad ienākam no ārpuses, apkraujās ar drēbēm, tad tik karina, vai ne? Mēs taču paši sev atvieglojam tādā veidā dzīvi, nodrošinot to, ka bērni var ļoti laicīgi, ātri apgūt vienkārši pamatprasmes tādas. Un, protams, kad viņos ir prieks, ka viņi tā kā, es varu pats, vai ne, tur apavus nolikt un tā kārtība, viņi jau laikus apgūst to, ka visam savu vieta, tā ir kārtība, un ka viņu vajag ievērot. Tie ir kaut kādas robežas noteikumi, kas, man liekas, ka rada savu drošības sajūtu visiem bērniem. Un kas tev vēl pa pamatprincipiem tādi, kas tev bez sagatavotās vides? Ja tā padomā, tad mēs tik tiešām ievērojam to laiku, cik mēs ilgi mācamies, bet tās varbūt nav gluži 3 stundas. Es teiktu, ka vispār mēs kopsumā ievērojam lielāko daļu no šiem pamatprincipiem tikai lielākā vai mazākā mērā. Un tad mums mācības norisinās darba dienās un 2 stundas. Tad ir tas tāds koncentrēts tieši mācību laiks. Ko vēl es ievēroju, es noteikti gribu pieminēt, ka es tiešām vēroju savus bērnus un pamanu tos sensitīvos periodus, kad viņiem ir, kas tāds svaigākais man atmiņā. Es ievēroju, ka mana vidējā meita sāka interesēties par cipariem un skaitīšanu tā, ka mums ir tāda ģeko puzle pieejama, kur ir vilcieniņš ar cipariņiem un tad virsū jāliek dzīvnieciņi ar konkrēto skaitu jāsprauž. Un viņi vienkārši vienā dienā paņēma to puzli un es redzu, viņa liek, tā tad laiks. Ir laiks, jā, runāsim. Un tā kā, jā, tas ir tāds, tad ir, protams, es ļoti pielāgojos tai tādai bērnu pašmācībai, kad es redzu, pieņemsim, mēs nesen gājām tieši tepat mums ir mešs, mēs gājām pastaigāties, vienkārši meitas izdomāja novilkt savus saules cepurus, lasīt čiekurus. Es tagad skatos, labi, pielasa pilnu to barās laukā visās vietās, bet es zinu, ka mēs noteikti viņus vedīsim mājās, jo citādāk nebūs. Un tad es saprotu, būs te uzdevums matemātikā. Un tā mēs arī tos čiekuriņus te matemātikā izmantojam. Un tā kā es redzu, visur redzu tās iespējas, kā mēs varētu, sadarboties, miedarboties. Tevī klausoties, man liekas, ka varētu teikt, ka zināšanas par Montessori tevi kā vecāku padara tādu apzinātāku, ka tu vairāk saproti, kam pievērst uzmanību, uz ko skatīties, uz ko varbūt neskatīties. Tāds, ka tu esi vairāk tāds, šeit un tagad, un tu pēc iespējas saskat, kur kaut ko varētu izmantot to situāciju vai pieņemt zināšanai. Tas, ko tu tieši teici, vērošana, un es arī gribu iedrošināt cits vecāks, kas mūs klausās, pavērot savus bērnus, kad jūs aiziet uz parku vai kaut kur citur, vai uz tā pašām ballītēm, kaut kādām svinībām vai kā. Pavērot, kā viņš komunicē ar citiem bērniem, vai viņš tur iet un draudzējās ar citiem, vai nolien maliņā, pats spēlējās, vai varbūt iet un pēta puzles, kas ir draugam, vienkārši pavērot tā, zināt kāri. Un kas ir interesanti, Marija Montessori bija ne tikai pedagogs, bet pirmām kārtām ārsts, zinātniece, antropoloģe, un viņa ļoti, ļoti runā par to, cik svarīgi ir
mums tā kā tādiem pētniekiem, ja, pieiet pie sava bērna, tā, bet pozitīvi, nevis viņi tā kā zem lupas tur nabagu pētīt un analizēt, bet vienkārši vērot, jo bērns ar savu rīcību mums daudz ko var pateikt priekšā, vai viņam kaut kas trūkst, vai tieši viņš kaut ko vēlās jaunu uzzināt un izzināt. Nu, redz, tu pieminēji sagatavotu vidi, tu pieminēji šo te vērošanu, arī laika intervālu, kas ir Montessori bērnu mājā, tiek ievērots tās 3 stundu darba cikls. To es tā kā pastāstu tiem, kas varbūt vēl nezina, un varbūt tie, kas mūs klausās un domā tā, kur es varu uzzināt par tiem Montessori pamatprincipiem kaut ko vairāk, tad es tev šovakar pateikšu 2 vietas, kur tu to var uzzināt. Viens, protams, ir Evelīnas virtuālajā skolā, kursā Montessori pamatprincipi, un otrs ir tāda laba grāmata latviešu valodā. Montessori mazulis un autora Simona Deivis, un tur 22. lapas pusē tieši ir daži Montessori principi, jo to principu ir diezgan daudz, bet nu šeit ir kādi arī jau pieminētie, Ieva pieminēja sensitīvos periodus, un tie ir tādi periodi, kad bērns, tā kā tu redzi, viņš pavarās un viņu interesē tagad skaitļi, viņš iet un pamana mašīnu numurus un māju numurus un cenu zīmītes, viņš vienkārši beidzot to ir pamanījis. Tas būtu līdzīgi, ka varbūt mēs, piemēram, dāmas, mēs gribam sarkanu somiņu, un mēs ejam, un mēs viņu visur redzam, to sarkano somiņu, tai dāmai, šitai, tajā veikalā, tajā, mēs visur viņu redzam. Un tā bērns arī, viņš vienkārši pēkšņi pamana cipari, vai burti, ja, vai mazas lietiņas kaut kādus, tur mazie bērni pamana, visur viņi pamana, jo viņi grib trenēt šo te tvērieniņu. Tā kā, jā, tad sensitīvie periodi ir šie te periodi, caur kuriem iet mūsu bērni pirmo 6 dzīves gadu laikā. Nu, tad otrā ir šī te grāmata, kurā var uzzināt par Montessori pamatprincipiem. Nu tā, bet Ieva, es arī pieminēju pat Evelīnas virtuālo skolu, un tu arī esi viena no studentēm Evelīnas virtuālajā skolā, un pastāsti, kā tu vispār nokļuvi līdz Evelīnas virtuālajai skolai. Tev es sekoju visu laiku, un tu man to kursu nopārdevi ļoti, ļoti ātri brīdī. Nu, tas bija mans sensitīvais periods Montessori. Tā kā, jo tiešām tas bija tas brīdis, kad es interesējos par to, un tā es nonācu, jā, protams, līdz tevīm. Un tad es redzēju, ka tu man šķiet, ka rādīji behind the scenes kaut kādas ainiņas un teici, ka tūlīt būs, un kad es redzēju, ka ārprāts, es taču nopirkšu, lai arī kas tas būtu. Un tā arī bija, tu izlaic savu pirmo kursu, un es zināju, ka es gribu zināt vairāk. Un arī iekšēji īstenībā bija tāda sajūta, ka, lai arī cik es lasu, un it kā arī latviešu valodā atrodu tur blogus, ja, un lasu, bet man šķita, man nepameta tāda sajūta, ka, varētu taču vieglāk to informāciju uzņemt, nekā tur lasīt, un taču nav saprotams varbūt līdz galam, kā to demonstrēt, visu un tā. Bet te tev ir cilvēks, kas zinoši, kas parāda priekšā, kā to darīt, un tad jau ļoti ātri ir saprotams tas, kā to izdarīt. Un, jā, tā es nokļuvu līdz savam kursam un nopirku viņu. Un tātad tas pirmais kurs bija sajūti pasauli. Tas bija par sajūtu materiāliem. Un Montessori pedagoģijā, varbūt tie, kas klausās mūs pirmo reizi vispār Montessori, ir arī ļoti liels uzsvars uz sajūtu, jeb maņu trenēšanu. Ka mēs tā kā visu kaut ko taustām un smaržojam un garšojam un klausāmies un skatāmies. Ka trenējam maņas, ka maņas, tas arī pamatā pēc tam lasīt prasmē un rakstīt prasmē. 2 tādi vaļi, varētu teikt, praktiskā dzīve un sajūtu materiāli. Un Ieva, tev noteikti jau bija kaut kāds priekšstats par tiem sajūtu materiāliem. Tu noteikti bija redzējis bildes ar rozā tornīm, brūnām trepēm un sarkaniem stieņiem un krāsu tāpelītēm. Un varbūt pastāsti, kā tev noderēja tas, ko tu dzirdēji, redzēji kursā sajūtu pasauli. Tā tad tīri praktiski kā parādīt. Tas ir tas viens no lielajiem, bet arī pašai izprast tā materiāla būtību, kas ir, svarīgi. Un, man arī patika tas, kad es iemācījos, nevis iemācījos, bet sapratu, kā tad mēs arī pārliecinamies
par to, vai esam šo materiālu, piemēram, salikuši pareizi, par ko es iepriekš nebiju tā kā lasījusi, vai ne? Biju lasījusi par demonstrēšanu, bet īsti nebija tas tā. Un, nu jā, tas var teikt ir tāds pamata tāds praktiski un saprast to domu un tā. Un man liekas, ka vasara ir ļoti piemērots laiks, lai ietu ārā un tās maņas liktu lietā. Un jā, ir šie speciālie Montessori materiāli maņu treniņam, bet ja tu tagad mūsos klausies un dzirdi, maņu trenēšanu, nu tad pasēd varbūt vienu vakaru un vienkārši uzraksti 3 idejas, 3 spēles, ko varētu, tā, ar redzi saistīts kaut kas, ar garšu, ka varētu, pagaršot dažādus augļus ar acīm ciet, vai pagaršot skābu kaut ko, un sāļu, un rūktu, un saldu, un salīdzināt, un parunāt par to, kā tad mēs jūtamies, ka mēs apēdam vienu vai otru lietu, un padomāt par dzirdi, kāds mēs varētu spēles uzspēlēt, un šos te vingrinājumus visbiežāk pildam ar acīm ciet, un tad arī ar bērnu var pasēdēt vienkārši parkā uz soliņa vai uz balkona, aizvērt acis un minūtīt pasēdēt, nosacīt klusumā, ja? Pasēdēt un paklausīties, ko mēs tik visu tajā minūtes laikā nesaklausām. Varbūt jums tur tramvajs brauc garām, vai putni tur pārlido pāri, bet tā kā uz to brīdi, to maņu uztaisīt super jūtīgu, tā kā mēs tagad mēģinam sakoncentrēties un paklausīties. Tā kā liekam šito aiz auss, pavisam tādi vienkāršas idejas, vienkāršas spēles, ko mēs varam jau rīt pat likt lietā. Vai arī, kas man ļoti patīk virtuvē. Es atceros, ka mērni maz bija, ka mēs virtuvē visu kaut ko spēlējam, kamēr es tur kaut ko gatavoju vai kā, ka es arī tā aiztais acis ciet. Un tad tu mēģini uzminēt, ko es tagad daru virtuvē. Un tad es pieeju pie krāna un ielēju, piemēram, ūdeni glāzē. Un tad bērns klausās, un viņš mēģina pateikt tā, ko tā mamma tur dara. Vai ieliek tosterī maizīti. Vai attais leduskapu vaļā. Tās viss ir lieliskas skaņas, kurās klausīties un tā kā arī tā trenēt to maņu. Un, protams, Montessori pedagoģijā ir šie te īpašie Montessori materiāli, kas arī attīsta vārdu krājumu un trenē jau visas pieminētās maņas. Tā kā jā, tad sajūti pasauli. Un kā tev vispār ikdienā sanāk pielietot tas, kas ir apgūts, un tu meitenēm vari tā nodemonstrēt, parādīt. Tev tagad laikam sanāk tā, ka uz lielākajām meitām tu jau esi visu parādījusi, ne? Tagad mazāk. Jā, ir tāds periods, kur tie sajūtu materiāli tādā pašplūsmā drusku aizgājuši, bet par mazākai es tā kā skatos, ka viņai šobrīd ir šķēra periods. Viņai ir 2 gadi, un es pilnīgi zinu, ka manu vecāku balsis skan manās ausīs un saka, Dievs, viņa taču ir tik ļoti maziņa. Es gribu pateikt, neviens bērns, tas pēc manas skatījuma, neviens bērns nav par mazu kaut ko mācīties darīt, un es vienmēr tāpēc, tā kā atbalstu viņas tajā, ja es redzu, ka viņām ir interese kaut ko iemācīties, es arī to mācīšu un palīdzēšu. Tavs uzdevums ir vienkārši būt līdzās viņam, lai novērstu tur kaut ko, kas varētu, piemēram, notikt. Un tāpēc viņa 2-gadniece zina, viņa grib griezt ar šķērēm, viņa dabū šķērs, jo man vecākā meita visu dienu taisa 3D visādus elementus, pat šūpoles izgatavoja un tad mums līme šķēres visu laiku visur ir. Un tad mazākā paņem tās šķēres, un viņi zina, ka pie manīm jānāk un jāgriež. Un tad es iedodu papīru, ko nevajag, un tad viņi tikai griež, un viņa tiešām var 10 minūtes sēdēt un graizīt tos papīrus. Tā kā jā, viņai tas tagad ir aktuāli. Kas attiecas uz sajūtu materiāliem, kad viņa bija, es atceros vienkārši, man ienāca prātā, ka tajā, grūti saprast, ko darīt tajā bēbīšu periodā, kad, tā kā tie materiāli vēl nav, tā kā, var teikt, atbilstoši viņiem vai nav īsti droši. Es zinu, ka man tā bija rozā torni, kad es slēpu tos augšējos gabaliņus pavisam mazītiņos, ja,
no viņas, lai viņa mutē nesapārš. Un tad sanāk, nu tā, ka tā kā kādu materiālu aizbīdīt malā drusku un tā. Bet, nu jau var sākt jau darboties, tā kā jā, tas man vēl laikam priekšā. Tā tev taisnība, ka tādā ziņā mājās varbūt ir mazliet izaicinošāk ar šiem materiāliem, jo tev jau tie lielie ir lielāki, un viņi varbūt tā kā vēl strādā rozā torni, bet tūlīt beigs un nāk mazais arī tur pat iekšā. Ja mums ar tā ir bijis, ka tā kā jāmēģina sabalansēt tur tās intereses tam mazajiem un tiem lielākajiem. Jo Montessori bērnu mājā, nu tur iet bērni no 2,5 līdz 6 gadu vecumam, 3 līdz 6, nu tad tas rozā tornis tur arī ir paredzēts tam vecumam no 2,5, jā, un uz augšu. Bet jā, ar bēbīšiem tad ir mamām jābūt radošām, izdomāt, varbūt ņemt ārā no vides, vai tad ir arī mammas, kas iekārto tā, kad ir tāds tā kā norobežota vietiņa tur tiem lielākiem bērniem, tad atkal mazākam ir tur. Bet, jā, mamām jābūt radošām. Nu, klausies, varbūt pastāst vēl par to savu pieredzi Evelīnas virtuālā skolā no tādas praktiskās puses, kā bija mācīties, nu tad tas nav tā, kā mēs tagad tā sarunājamies, tur jau video ir sagatavot, un tu ej un skaties un mācies, un tā kā tev bija ar pašdisciplīnu, un kā tu to darīji? Vai tu darīji no rīta cēlies agrāk, vai vakarā mācījies, vai pa dienu kopā ar meitenēm, meitenes ar varbūt skatījās kopā ar tevīm? Kā tas tīri praktiski tev izskatījās? Nu, man bija tā, ka es teikšu tā, ka es nebiju varbūt pašdisciplinēta tik ļoti, ja, kā es būtu gribējusi būt, bet bija tā, ka sākotnēji es domāju, ka tā kā man nepatīk, ka tā kā ierobežo man uz to pusgadu, bet tad es sapratu, ka tas ir labi un ka to vajag, jo citādā, nu, kā tu pieķersies, tas reāli tev tiešām dod kaut kādu intervālu, kurā iekļauties, un tas ir tiešām labi, jo es nezinu, ja godīgi, es noteikti būtu skatījusies laiku pa laikam tos video, bet man šķiet kaut kā tā, tomēr to vajag kondensētāk tiešām iziet cauri, un tad tu saproti, par ko iet runa un dari. Un tad man bija tā, ka es tiešām tā kā kavējos ar to skatīšanos, un tad uz beigām es sāku tā kā intensīvāk. Un tas priekš manis bija ļoti dažādi brīžos, kad es tā kā guvu priekš sevis kaut kādu laiku. Pamatā es skatījos tiešām viena, lai es varētu tiešām koncentrēties, sadzirdēt un pierakstīt to, kas man aktuāli, ko es gribu neaizmirst un tā. Un, nu jā, bija arī, protams, reizes, kad skatījāmies kopā ar meitenēm un protams, viņas uzreiz to materiālu arī gribētu apgūt un tā. Tā kā tāda bija mana mācīšanās. Zini, tevī klausoties, man radās ideja, ka varbūt bez maz vai ir jāuztaisa tāds plāns, kas nāk kopā ar kursu, kā paspēt visu pusgadā tā kā noskatīties, jo to var paspēt izdarīt, bet tā kā tu saki, tā pašdisciplīna, tas paskubinājums, ja, jo man jau arī ir pieredze ar citu kursiem, kā arī, nu tā, ka tad, kad sāks svilpt tas deadlines, nu tad ātri skatās un visu konspektē un visu pieraksta, tā kā jā. Nu, Klau, vēl tā uz jau noslēgumu ejot, kā tu raksturotu, nu, kā bija mācīties pie manis Evelīnas virtuālā skolā? Vai viss bija tā skaidri, saprotami? Jā, protams, viss bija ļoti saprotami. Un es noteikti iesaku citiem šos kursus viennozīmīgi. Lai gan man personīgi nav tā kā apkārtējā vidē varbūt cilvēki, kas īstenībā interesējas par šo Montessori pedagoģiju, es jūtu tādu diezgan viena šajā, bet varbūt tam ir saistība ar to vairāk, kad mans vecums, ka esmu jauna un tie cilvēki, kas ir manā vecumā, vēl viņiem nav bērni, bet nu, es jau par to runāju un sēju sēkļus, teiksim, tādu stāstu. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk arī tava personība, un ka tu esi tik tādu priecīgu un uzmundrinošu, un kad, nu, forši man ļoti patīk. Paldies! Paldies, tev sanāca tā, ka es uzprasījos uz komplimentiem, ja? Tā kā paldies tev par labiem vārdiem, bet es gribu tā kā iedrošināt arī citus, kas vēl tā kā domā, pamēģināt vai nē. Tad es gribu aicināt nākt uz Evelīnas virtuālo skolu, un, kā es saku, izstaigāt šos dažādos kursus, tagad to ir jau daudz,
Un man ir diezgan daudz, ļoti daudz video, kas ir arī bez maksas apskatām. Tā kā vienkārši nāc un paskaties, ko tad tā Evelīna tur rāda un stāsta. Un vēl arī paturpinot, te mēs arī pieminējām tādu vārdu demonstrējums, prezentācija. Tad varbūt es pastāstīšu, ka Montessori pedagoģijā tad ir šie te Montessori materiāli, un tiem ir tā kā tāda instrukcija, kā tad tos mēs bērnam parādām. Un man ļoti patika, kā viena pedagoģa, tāda Kārena Pīrs, kā viņa teica, ka viņa angliski stāsta tā kā prezentācija, presentation, un to present ir dāvināt. Un viņa teica, iedomājieties, ka tu ar šo te materiālu ej pie bērna kā ar dāvanu, ka tā ir dāvana, ko tu viņam gribi uzdāvināt. Un viņa teica, ka, un mēs arī, kas esam vecāki, kas esam saistībā ar bērniem, mēs jau redzam, ka mums katrs bērns vairāk vai mazāk ir atšķirīgs. Nav visi copy-paste, vienādi. Viens varbūt tur vairāk, ātrāk varbūt aizsilstās par kaut ko. Viens varbūt mazāk pacietīgs, otrs ir ļoti pacietīgs. Dažādi mums tie bērni ir. Un tāpat arī mūsu draugi ir dažādi. Tā kā mēs gatavojam dāvanu kādam cilvēkam, mēs tā īpaši piedomājam par to cilvēku. Un tāpat arī tā Kārena teica, arī tad, kad tu domā par to materiālu, kā viņu pasniegt vienam konkrētam bērnam savam, tu jau zini, tā kā no kuras puses pieiet ar to materiālu pie viņa, ja? Un tad man ļoti patika, kā viņa teica, iedomājies, ka tā ir tāda precious present, ja? Ļoti tāda īpaša dāvana, kuru tu gribi uzdāvināt bērnam, šīs te varētu teikt jaunās zināšanas, pasniedz ar to materiālu nodemonstrējot. Un arī tas, ko tu stāstīji par tām šķērēm, arī, ka tas arī tā kā dāvana, tava dāvana bērnam nodemonstrēt, parādīt, kā tās šķēres ir jālieto. Nevis, ka viņš pats, kā saka, pēc kļūdas un mēģinājumu trial and error, ja viņš tagad kaut ko ne to sagriezīs, tad būs no mammas un vispār šķēres nost un nekad vairs, ja. Bet, ka tu arī parādi tam bērnam, tad, tev interesē šķērs, es tev parādīšu, kā ar šķērēm griežam. Un jā, varbūt sākumā ir vērts nopirkt šķērīts ar tādiem ļoti apaļiem galiem, ja, kad ar tām viņš tā kā nesatraumēsies, ja, kas. Jo man arī jaunākais, tā kā trešais tajā brīdī vēl sāka griezt, man liekas, uz gada vecumu, jo visi apkārt tātad brālis un māsa jau griež, un tad viņa arī interesē, un es atceros, Andrejs stāvēja man pie galda, un viņš tā ar abām rokām tā šķērsta, viņš ielika papīru, un tā klikšs, un vienkārši iegriež vienreiz. Un ir tā, es domāju, ka tie, kas mūs klausās, un kuriem ir bērni, noteikti ir piedzīvojuši šo te brīdi, kad vienkārši visu griež, ko var sagriezt. Manā laikā bija vēl telefona grāmata, ko es varēju iedot, gan plēst, gan griezt. Tad es domāju, ka mūsdienās nevienam vairāk nav neviens telefona grāmatas blāķis, tad noteikti var ņemt visādus šos te veikalā paņemamos žurnālus, kas ir daudz, ja, kur var griezt ganā, ar laiku jau var iemācīties izgriezt ārā visu kaut ko, bet sākumā vienkārši, lai griež. Galvenais mēs parādām, kā to darīt. Un tur ir tas, ka mēs esam aicināti kā pieaugušie bērnam demonstrēt, visu laiku demonstrēt, kā mēs to glāzi paņemam, ieliekam trauku mašīnā, izņemam ārā, noliekam plauktā, ka mums visu laiku tā kā viņiem ir jāparāda. Un ja mēs nerādām, bērns jau tāpat visu redz un mācās no mums, ja, un ja mēs ejam un jaku nometam, tad arī ļoti iespējams, ka bērns arī ies un jaku nometīs. Ka tas ir tā jāatcerās, ka tas bērns no tiem 3 līdz 6 gadu un vispār no 0 līdz 6 tādā absorbējošā prāta tādā fāzē, viņš vienkārši visu uzsūc, visu, ko viņš redz, viņš vienkārši uzsūc. Tur var runāt vai nerunāt, bet viņš uzsūc. Un vēl atgriežoties mazliet pie demonstrējuma tēmas, tad, kad tu, piemēram, tagad arī izdomā bērnam, parādīs ar tām šķērēm, kā strādāt, vai kaut ko citu gribi bērnam parādīt, tad vēl viens tāds Montessori, varētu teikt, princips ir, kad tev runā maz vai nemaz, vienmēr sakot, tad, kad tu rādi kaut ko, tad tu nerunā pa virsu, nekomentē. Varbūt es kādreiz pieaugušajiem, kas tur kaut ko rāda, es tur arī baigi kaut ko komentēju, bet bērnam nē. Jo bērns tad tā kā apjūk, viņš domā tā, man ir tagad jāklausās vai jāskatās. Abi reizē viņam var būt grūti, tāpēc, tad, kad tu rādi kaut ko, tad vienkārši muti ciet un rādam. Tas ir tāds atgādinājums mūsu klausītājiem, kā mēs tur demonstrējam un rādam bērniem vienu vai otru lietu. Redz, kā Ieva, liels paldies tev, ka tu piekriti un ka tu padalījies, kā ir jūs mājās ar Montessori un kāda bija tava pieredze Evelīnas virtuālajā skolā. Bet pirms mēs šķiramies, varbūt tu vēl atgādini, kur tad mēs tevi varam atrast,
ja kādu ieinteresē, un atgādini vēl par tiem kursiem, kurus tu piedāvā. Vai tu teici, ka tie ir klātienē, vai tie jau ir sākušies, vai kaut kad sāksies, un ja sāksies, tad kad? Tā kā varbūt vēl pašās beigās atgādini mums, kur mēs tev varam atrast. Tātad man ir pašlaik tikai Instagram profili 2. Tātad šis ir Radoties, kuros es stāstu par hipnodzemdībām, un esmu izmācījusies par hipnodzemdības skolotāju Anglijā, un esmu nobriedusi savam pirmajam kursam. Un šis pirmais kurs sāksies 15. jūlijā. Viņš norisinās klātienē Rīgā, un viņš tātad ilgs 3 stundas katra nodarbība, un tādas ir veselas 4. 3 stundu nodarbības sestdienās, tātad sākot ar 15. jūliju. Un, sīkāk informāciju var uzzināt, nākot uz manu profilu, rakstot man ziņu, vai arī ejot uz linku manā bio, var pieteikties sarakstā, un tad es laiku pa laikam interesantiem izsūtu tādu informatīvu ziņu, vēstulīti. Un otra vieta, kur mani var satikt, ir Mājoties, kur es stāstu vairāk par mājsaimniekošanu, drusku pieskaros arī tai mājmācības tēmai, bet pamatā par ēdienreižu plānošanu un ēdienu kopumā un tā. Paldies! Un vispār ļoti iedvesmojošs video bija tas, kur tu rādīji, stāstīji, kā tu iepērc lietas tā kā vairumā, un kur tu to iepērc. Un tad tu arī padalies par to izdevīgumu, kā tas ir, kad tu pērc, lielos iepakojumus. Un tas droši vien vairāk attiektos uz tā kā lielākām ģimenēm, varbūt, ka divatā, ja ir, tad tas nav tik saistoši, bet jo tā ģimene ir lielāka, jo mēs vairāk rēķinam, un jo tie bērni aug lielāki, jo viņi vairāk ēd, un tad tas paliek pavisam aktuāli. Tā kā, jā, droši dodaties un piesakojiet Ievai, tātad Radoties un Mājoties. Tā kā, Ieva, liels paldies tev, un paldies arī visiem jums, kas skatījāties. Un tad es novēlēšu mums brīnišķīgu šo nedēļu, kad mums apkārt tik daudz skan dziesma, un ka mēs redzam apkārt. Un Instagramā, man sanāk, Instagramā es vairs Rīgā neesmu, bet es Instagramā redzu tik daudz skaistu, priecīgus cilvēkus, un kas dzied un dejo, un tad ir tā pašam ar tā priecīgi. Tā kā, jā, lai mums visiem brīnišķīga šī svētku nedēļa, un tad jau es teikšu, tiekamies kādā citā reizē. Paldies, jā, tā.